pēdējo gadu vienu no, ja ne pašu lielāko diplomātisko skandālu, ko Dombrovs kungs ir pamanījies, izraisījis iepratim vienam no mūsu ciešākajiem NATO sabiedrotajiem, iepratim Spānijai, kas, protams, saskārās ar šādu veidu masīvu hibrīdu kara uzbrukumu, pie tam teritorijā, kas nav Schengens zonā. Un pēdējais, kas šādam sabiedrotajam, kuram Latvijā ir 6 Leopard tanki, vismaz 15 kaujas mašīnas, tās pašas, ko Latvija tikko iegādājās un ko Valmierā komplektēs, kas regulāri piedalās arī mūsu gaisa patrulēšanas misijā. Pēdējais, kas šajā valstī bija vajadzīgs šajā grūtajā brīdī, ir tādi, es teiktu, pompozi, aroganti pārmetumi. Es redzēju šo vēstuli, es pats esmu bijis diplomāts. Kādu laiku atpakaļ es aprunājos ar dažiem mūsu diplomātiem, un viens citāts man iespiedās vairāk atmiņā no diplomāta, kas vairāk kā 20 gadus strādā dienestā. Kaut ko tādu es redzu pirmo reizi savā karjerā. Tas bija pieredzējuši diplomāta spriedums par vēstuli, kādu Dombrovs kungs ir nosūtījis pagājušā nedēļā mūsu Spānijas kolēģiem. Ir acīm redzams, ka ne ar vienu nesaskaņojāt. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka ārlietu ministrija būtu uzlikusi stingru embargo šādai vēstulē. Kā rodās vispār ideja dalību valstī, kurā Latvijā ir vairāk nekā 600 karavīrs, lielākais Eiropas valsts kontingents, otrs lielākais aiz Kanādas, kas vada šo partnerību. Kur rodās vēlme, vai vienkārši izstāstiet cilvēkiem, vai tas ir vienkārši acīm redzams priekšvēlēšana gājiens, kas saskana ar šo labējo dezinformāciju, kas cits starpā sociālajos tīklos pavairoja šos vēstījumus par to, ka sev tā attiecīgi ir patvērums, nevienu apakaļ nesūtīs un kas noteikti padarīja šo mēģinājumu iekļūt masveidīgāk. Un, protams, daudz cilvēku gāja bojā. Vai tajā brīdī jūs domājat tikai par 3. oktobru un vēlēšanām, vai jūs tomēr apzināties, ka jūs rakstat vienā no Eiropas Savienības lielākajām dalībvalstīm, kas ir mūsu strateģiskais drošības partners, kas pamatot apvainojās par šāda veida netaktisku vēstuli? Jā, man patīk šī izplatītā dezinformācija, ko starp citu iesāka pamatā viena žurnāliste, tiešām dezinformācija. Attiecībā par vēstules saturu tur nekas nepareizs nebija pateikts. Un no Spānijas puses es personīgi neesmu saņēmis nekādus negatīvus komentārus.